stāsts. Tātad, kas mēs esam? Mēs esam cilvēki, ja? Mēs esam visi diezgan līdzīgi. Smaidīgi, vai ne? Un jā, tātad ar muti, ko mēs smaidām, mēs ne tikai smaidām, mūsu galvenais funkcijas ir daudzas mutē, ja? Tātad ir elpot, ir ēst, ja? Jo galu galā mums ir jāuzņem tās uzturvielas, kas uzturēs mūsu ķermeni pie visas funkcijas. Nu, tātad, ja, ir tātad šis te ceļš, kur ēdiens iziet cauri mūsu gremošanas sistēmai un nonāk līdz kam? Līdz smukam podiņam. Ja? Jā, tātad WC. Var redzēt, jā, tas varētu ņemt kādu traknāku to plaumesteri, ja, bet tātad var redzēt. Nu, lūk. Un kas tad tur pa to vidu ir? Ir dzirdēts teiciens par to, ka zarnas ir mūsu otrās smadzenes. Jā. Tātad zarnas veselam pieaugušam cilvēkam ir apmēram 7,5 līdz 9 metri, iedomājas nopietni tādu garumu, ja? Un, nu, kā tad viņas izskatās, ja? Tātad, nu, paskatieties, ja mēs paņemtu šķērs griezumu, jā, tā kā šķērēm, ja, mēs izgrieztu šķērēm un uztaisītu šo te zarnu šķērsgriezumu. Tad zarna jau nav vienkārši zarna, ja. Tātad tur ir iekšā daudz šīs te mazas bārkstiņas, kuras rūpējas par to, lai tas ēdiens, kas ir atnācis, kur jau sākas jau šī te uzturvielu sašķelšana, jau sākas kuņģī un vēlāk, jā, bet tātad zarnas ir galvenais orgāns, kas nodrošina, lai tās uzturvielas labās, ja viņas tur vispār ir, jā, lai viņas nonāk mums līdz šūnām. Un, nu, tā tas izskatās, ja, tad, kad, jā, ja mēs kaut ko labu apēdam, tad mums ir tur pozitīvās uzturvielas, ja. Ja kaut ko netik labu, mēs jau arī zinām garšo, bet, nu, gribās, ja. Nu, tad tas ir atkal kaut kas tāds, kas ir jātīra ārā, ja. Nu, lūk, un šīs te zarnu bārkstiņas, ja, viņas var būt veselīgas, un viņas var būt salipušas, saķepušas, ja, un attiecīgi tiem receptoriem visiem tie galiņi ir aizķepuši, un pat tad, ja mēs viņam piedāvājam kaut ko labu, ja, pat tad viņš nav spējīgs, ja, tās zarnas nevar paņemt, un galu galā tās labās arī uzturvielas visas cip, atkal aiziet uz to pašu podiņu, kur vajadzēja būt tikai no tām sliktajām, nu tām lietām, kas ir pārstrādātas un jāizvad ārā, ja. Nu, kas tad nodrošina, ja, lai mums tās bārkstiņas šeit būtu tādas, ja, kad, lai varētu domāt, ka ķemīt viņām vajag, nē, bārkstiņām mums vajag šķiedrvielas, ja. Un lai mēs bārkstiņām iedotu šīs šķiedrvielas, mums ir dienā jāpēda apmēram 1,5 vai līdz 2 kilogrami augļi un dārzeņi. Nu, nezinu, kurš ir tik centīgs, kas var apēst 1,5–2 kilogramu augļu dārzeņu, svaigus un apstrādātus, jā, lai uzņemtu tās šķiedrvielas vajadzīgo daudzumu katru dienu. Līdz ar to mēs saprotam, ka nu, īsti tas uzdevums nav izpildāms. Ja? Un līdz ar to, ja mēs apēdam daudz augļus, mēs atkal uzņemam daudz cukuru un atkal iet citas lietas līdzi. Ja? Un tāpēc galu galā mums ir optimālais komplekts. Ja? Optimālais komplekts, kas ir ļoti, ļoti saturīgs veselības dzēriens. Es paņēmu tādu Fitline glāzeri, ja? Kas ir ļoti vienkārši. Nekādas pudeles, nekādi leduskapji, nekāda kapsulu trauki, ja? Ļoti vienkārši tev jau ir nodozēta šī te norma pieaugušam cilvēkam, kas tev ir ar daudz labām lietām, vienkārši iebaram tātad glāzē ar ūdeni un viegli izmaisam. Tātad, kas tev nodrošina to,
lai tavas bārkstiņas un lai tie zarnu receptori, lai viņi spētu, lai viņi būtu tīri, jo šeit iekšā ir gan atbalsts dažādiem orgāniem, sirdī, asinīm, asins sastāvam, tātad ādai, kauliem, es pat smadzenēm un B-grupas vitamīni, citi vitamīni, jā, klāt vēl polifenoli. Un šeit ir arī, ja mēs runājam par tām zarnām, jā, šeit ir iekšā šķiedravielas tik, cik ir nepieciešams dienas laikā, ņemot vērā vēl to, ka cilvēks, protams, kaut ko jau viņš arī jēdzīgi varbūt ēd, bet, ar to var būt visādi, varbūt jā un varbūt ne. Un arī labās baktērijas, ja. Tātad, lai mums zarnas būtu veselas un spētu tikt galā ar to viņu galveno uzdevumu, piegādāt šūnai uzturvielas vajadzīgās, tad pieņemsim, ja mēs viņus esam uzņēmuši, un šeit mēs viņus būsim uzņēmuši. Tātad, zarnām, garšīgi, jā. Un tas arī ir svarīgs moments. Tātad zarnām vajag šo te atbalstu, ko mēs viņam iedodam ar dienas power kokteili. Jā, garšīgs. Jā. Tas arī ir viens svarīgs moments. Es esmu lietojis uzturu bagātinātājus, ko man ir piedāvājuši tādā mirklī, kad es esmu bijusi saslimusi. Un, liekas, ak, Dievs, ja tu esi vesels cilvēks, tu vispār nemaz negribēsi ēst, ja, kaut ko tādu, tik negaršīgs, rūgts un pretīgs, ja, bet šeit viss ir garšīgi. Tas arī ir svarīgi, jo cilvēki lielāko tiesu ar mieru katru dienu lietot ir lietas, kas ir garšīgas, ja, vismaz pieņemamas, šeit ir garšīgi. Kas notiek vakarā? Otrs dzēriens ir vakarā, tieši šādā pašā veidā, kādu stundu pirms gulētiešanas, kas palīdz organismam atjaunoties nakts laikā, kamēr mēs guļam. Tur ir pilnīgi cits sastāvs, viņi kopā nevar dzīvot. Ja kāds saka, man pietiek ar vienu kaut kādu lietu, vienu kapsulu, brīnumu kapsulu, tādas neeksistē, tāpēc, ka ir šis te cilvēka cirkālais ritms, ir lietas, kas ir jāiedzer no rīta, un lietas, kas ir jādzer vakarā, un viņas kopā nedzīvo tādā ziņā, ja, kad tu nevari viņas savienot, jo šeit ir mikroelementi, šeit ir daudzas svarīgās lietas, kas ir tieši nakts laikā vajadzīgas. Bet tagad atgriežoties pie zarnu bārkstiņām. Lūk, ja mēs katru dienu viņām iedosim šīs te šķiedravielas, katru dienu iedosim labās baktērijas, ja, kas šeit ir iekšā, mēs nerunājam tātad par kaut kādu krasu iztrūkumu ķermenī, kad jau ķermenis ir nonācis līdz šai situācijai, ka viņam trūkst tas un trūkst tas. Mēs runājam par normālu cilvēku, kurš rūpēs par sevi un ir gatavs 3 eiro dienā investēt savā veselībā. Ja? Cik tu esi gatavs investēt savā veselībā? Ja mēs aizjām uz kafejnīcu, 3 eiro, viena kafija, varbūt pat vairāk maksā, ja? Tad mums tas liekas, jā, bet savā veselībā, kamēr tu esi vesels, liekas, ka tā būs mūžīgi. Tad, kad mēs saslimstam, mēs redzam, cik dārgi tas izmaksā. Gan ārstu apmeklējumu, gan zāles, gan pēc tam atjaunošanās. Ja? Tāpēc jā, tātad 3 eiro dienā, un mēs turamies veseli. Protams, kad 80% no imunitātes, 80% no imunitātes nodrošina šī te zarnu veselība, ja? Lai bārkstiņām būtu veselība, lai būtu šķiedrvielas, lai būtu labās baktērijas, ja? Un plus vēl tam, tātad šeit ir iekšā arī vitamīni un labās lietas, kas uzreiz tiek arī nogādātas šūnām tur, kur vajag. Tad par to pārtiku, ja, 2 teikumi, ja? Tāda piramīda, ja teiksim, cilvēki pārsvarā, kur iepērkas lielveikalos, ja? Tātad neminēšu nevienu vārdu, lielveikalos. Ja kādreiz man saka, nē, man viss ir no laukiem, tad es apsveicu, ja tev viss ir no laukiem, bet, kurš tev izpērk tas lielveikals, ja? Bet, ja no laukiem tas būtu tas nākošais līmenis, tātad jau tādas biolietiņas, ja, kuras varbūt var nopirkt arī speciālos veikaliņos vai no mūsu laukiem,
Un nākošais līmenis ir zīdaiņu pārtika. Un pats augstākais līmenis ir GMP kvalitāte. GMP kvalitāte ir tavs optimālais komplekts, tavā optimālai veselībai, ikdienas lietošanai, un tu redzēsi, kā izmainīsies tavs izskats, tu redzēsi, kā izmainīsies, tev nevajag 5 pudeles un vēl 5 kapsulas un vēl kaut ko, ja. Tātad viens dzēriens pa dienu un viens dzēriens vakarā. Tuvojas mums svētki, un es tev no sirds novēlu, ja varbūt jau negaidīt. Man ir ļoti daudz cilvēku pieteikušies, Marita, es janvārī sākšu detoksikāciju un tievēšanu. Jā, starp citu, tievēšana arī ļoti veiksmīgi iet, bet bāze ir šis te komplekts, vienalga vai mēs tievējam, vai mēs jau esam notievējuši. Un tur ir cita programma klāt, un to mēs janvārī darīsim, bet tagad, ja, lai tu varētu nosvinēt svētkus un savas skaistās zarnu bārkstiņas turēt pēc iespējas labākā stāvoklī, es iesaku tev sākt optimālo komplektu jau tagad. Vienkārši pamēģini, ja. Starp citu, vēl mums ir Latvijā tagad tāds jaunums, kad šo te komplektu var dabūt tā kā uz, nezinu, tu vārdu pat nomaksu, ja, kad tev 3 mēnešu komplekts, tu viņu var nomaksāt, kā tu vēlies 3 mēnešos. Piemēram, decembrī tev liekas, nē, tagad ir mandarīni svarīgāki, ja, nekā mana optimālā veselība, un labi, tu optimālai veselībai atļausies tikai 20 eiro un pārējo, teiksim, pieliksi klāt janvārī un februārī. Tā tad ir arī tāda iespēja. Tā kā šeit nav jautājums par naudu. Šeit ir jautājums par mūsu apzinātu attieksmi pret mūsu veselību. Ne jau tikai pret zarnu bārkstiņām. Tās zarnu bārkstiņas vienkārši ir ļoti, ļoti svarīgas. Novēlu tev brīnišķīgus svētkus, veselīgus svētkus, un lai dzīvē viss notiek, vai ne?